Ar īpašu atklāšanas pasākumu arī Sigulda ir uzsākusi Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu. Sigulda ir Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas oficiālais partneris. Līdz ar to arī tur visa gada garumā gaidām dažādi augstvērtīgi kultūras pasākumi. Un viss sākās jau pagājušā svētdienā Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā ar video projekcijām uz stacijas fasādes elektroniskās mūzikas pavadībā. Tālāk no stacijas laukuma dodoties uz citām svētku norises vietām, siguldieši un pilsētas viesi, kurus starp citu Sigulda nogādāja īpašs svētku vilciens, ceļā varēja apskatīt arī 8 krāsām, gaismām un skaņām piepildītas siltumnīcas, ieziemotas Siguldā. Vides objektos ir atspogļoti dažādi dabas motīvi, vielas un procesi, un kā stāsta darbu autore, siguldiete Agnese Malbārde, dalība šajā projektā viņai bija liels izaicinājums un pagodinājums vienlaikus. Man ir palīdzējuši ļoti daudz, mana radošā komanda, kas ir bijuši ļoti superīgi cilvēki. Mēs esam ļoti saliedēti strādājuši, jo to viens nevar izdarīt. Un patiesībā pačukstējuši to, ka šeit ir izmantot 2 kilometru vadu un puiši, kas lodēja visas diodītes un taisīja īstenībā. Viņiem milzīgs paldies, ka viņiem bija pacietība šo visu darīt. Un tas tiešām mums visiem ir bijis tāds ļoti liels arī eksperiments, un tāpēc arī ir bijis tāda, varbūt mazliet arī tāds satraukums pirms tā, kā tas viss būs un kā tas izskatīsies, bet tagad, kad to visu redz kopumā, tad ir nenormāls gandarījums un nenormāls prieks, ka viss ir izdevies un viss ir tā, kā bija iecerēts. Līdzās kultūras pasākumiem Siguldu aizvadītajā nedēļas nogalē pavadīja arī dažādas izstādes. Viena no tām Livonijas ordeņa Siguldas pilī, kur bija izveidotas Francijas radošās kompānijas Picto Facto lielformāta instalācijas. Startējot šajā Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā, pirmais un galvenais mums bija pieteikt Siguldu tādā starptautiskā kultūras arēnā. Kas mums ir arī izdevies, jo mēs esam ļoti daudz strādājuši pie infrastruktūras sakārtošanas, ne tikai kultūras, bet arī sporta un aktīvās atpūtas. Un tad šīs gada notikumi, tad arī ir tas lielais akcents, kādā veidā mēs varam parādīt kaut ko netipisku vai nepiedzīvot Siguldā. Es redzēju ļoti skaisti pie dzelzceļa stacijas, bija video tādas projekcijas un arī elektroniskā mūzika DJs spēlē. Es dzirdēju arī uzrunu, kas bija arī ļoti tāda jauka, bet tā elektroniskā mūzika un tās video projekcijas bija ļoti superīgas, man liekas, ļoti augstā līmenī, ko es līdz šim esmu redzējusi vispār. Jūs pat esat siguldiete? Nē, es no Rīgas atbraucu, un tas arī bija piedzīvojums ar tajā. Es braucu vilcienā, kas bija speciāli norganizēts. Un tas arī bija tik, tie cilvēki, mēs visi dziedājām, visi ceļi no Rīgas līdz Siguldai ar akordeonu kopā un arī saksofonu spēlēja. Ir ļoti jauki un var just, kad visi tādām pozitīvām emocijām atbraucām un arī visa diena bija tāda. Ir ļoti skaisti. Prieks ir par savu Siguldu. Un kā kulminācija Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas programmas pasākumiem bija Kultūras un mākslas elektrostacija, jeb ziņojums visumam. Mēs visi atrodamies uz zemes nonākušo enerģiju spēka virpulī. Speciāli šim notikumam pils vidē tika iebūvēts vēl nebijis izliektas elipses cilindra formas objekts kultūras ģenerators, bet ap to tika atdzīvināta Siguldas pils senā vide. Lai to ieraudzītu un izbaudītu savām acīm, siguldieši un pilsētas viesi bija gatavi spītēt arī bargajam salam. Vai tā priekums ar augstums traucēt? Padanco, pagrozās un ir ļoti jauki. Pēc stacijas bija kolosāli balons, lielais, skaisti. Mūzika tā iedvesmo un Sigulda pati par sevi. Visi tie uguņi, visas tās gaismas, tā nevar nepriecāties par to. Es tā domāju, cik mēs Latvijā esam bagāti, cik mēs esam skaisti. Lai vairāk uz mums paskatās. Principā vienreiz mūžā ir tāda iespēja, vai tāds gods, drīzāk jāsaka, būt partnerim Eiropas kultūras galvaspilsētai, oficiālam partnerim. Tas ir ne tikai atpazīstamība, bet tas ir arī pierādījums tam, ka tas, ko mēs daram, un ne tikai kultūras jomā, arī infrastruktūras sakārtošanas ziņā, ka tas ir ļoti labs apliecinājums tam, ka jā, mēs varam to izdarīt, un mums ir ar ko lepoties. Siguldas novada pašvaldībā norāda, ka šis būs īpašs gads ne tikai ar atsevišķiem kultūras pasākumiem, bet arī jau tradicionālo kultūras pasākumu plāksnē.
ziemas festivālā, Saulgriežos, operu mūzikas svētkos un citos, kur to apmeklētājiem būs sarūpēti arī pa kādam īpašam pārsteigumam.